Tas ir tas mērķis, ko vācieši sev pēc otrā pasaules kara izvirzīja, pēc tam nāca 68. 70. gadi, kad viņi šo labklājības valstu nostiprināja. Ja mēs paskatāmies uz idejām, politiskajām idejām kopumā, Eiropā un pasaulē, ko mēs varam pateikt? Mēs varam pateikt, ka katrā dekādē, katrā desmitgadē bija savi spēki, kas nāca ar kaut ko jaunu. No 68. 70. gada parādījās tā saucamā zaļo kustība. Joška Fišers no Molotovu kokteļu metēja kļuva par ārlietu ministru. Cilvēks, kuram nebija ne tikai augstākā izglītība, bet kuram nebija ģimnāzijas izglītība pabeigta. Viņš kļuva par establishment, ja tā var teikt, un šīs zaļās idejas patreiz pieņem jebkura partija Eiropā un pasaulē. Patreiz Kopenhāgenā norisinās samits, ceļiešana visiem pasaules līderiem par to, kā cīnīties pret klimata izmaiņām. Nav neviena partija, ne labējie, ne kreisie, kas saka, ka tas nav pareizi. Šīs idejas ir iesakņojušās visās partijās. Ja mēs paskatāmies uz vēl vienu lietu, šeit Ruļčkungs runāja par etnisko aspektu. Multikulturālisms un etniskās lietas, kas kādreiz bija atsevišķu mazu partiju vai organizāciju vai akadēmiķu galvenie domas graudi, patreiz piedara visu partiju programmām. Visās partijās tas ir iekšā. Par dzimumu līdztiesību. Visās partijās tas ir iekšā. Vieniem varbūt nedaudz vairāk pārliecinoši, vieniem nedaudz mazāk pārliecinoši. Ja mēs paskatāmies uz Latviju, 5 gadus, un šī te uzstāšanās ir lielā mērā saistīta ar to, kur mēs esam pēc iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Ja mēs paskatāmies uz Latviju, jā, mums jāatzīst, pēc formas mēs esam Eiropas Savienības dalībvalstis. Bet mums tāpatās ir jāatzīst, ka pēc satura mēs neesam Eiropas Savienības dalībvalstis. Mums nav sociāla tirgus ekonomika, mūsu Gini indeks vai atšķirības starp bagātajiem un nabagajiem ir dramatiska, salīdzinot ne tikai ar rietumu valstīm, bet arī ar to pašu Igauniju. Šis ir salīdzinājums ar Igauniju, jo zilā līnija ir Igaunija un sarkanā līnija Latvija. Jūs redzat, kāda ir atšķirība, un tā ir nabadzība. Mums ir daudz vairāk nabago nekā Igaunijā. Un man ir jāsaka, ka patreiz, kad jūs arī svinat 20 gadu jubileju, kopš LSDSP ir atjaunot Latvijā, diemžēl Latvijas valstī sociāli orientētiem spēkiem nav izdevies panākt to, ko izdevās panākt šādu tipu partijām citur Rietumē Eiropā. Proti, sociāla domāšana, vienlīdzība, šīs idejas nav citu partiju dienas kārtībā. Mums joprojām par to ir jācīnās. Un skatoties no sabiedrības citai politikai redzes viedokļa, mēs, protams, šajā aspektā jūsu partijā un daudzos jūsu biedros redzam ļoti labus partnerus. Mēs esam iesaistījušies vēlēšanu sarakstā, nevis partijas aplūšanā ar jauno laiku un ar pilsonisko sabiedrību. Ne jau tāpēc, ka mēs visur viņiem piekrītam. Nē, mums ir atšķirības, bet mums ir ļoti daudz līdzību. Mēs gribam vienu normālu eiropeisku valsti. Un viena normāla eiropeiska valsts manā un mūsu sabiedrības citai politikai izpratnē nozīmē to, ka mums jābūt vairāk sociāli orientētiem. Ja mums nebūs spēcīga vidusšķira, ja mums nebūs pietiekami daudz cilvēku, kuriem ir laiks un iespēja piedalīties sabiedriskajā pārvaldē, šī valsts būs sabrukuma priekšā, kur viņa jau patreiz ir. Un tādēļ mums ir jābūt daudz vairāk sociāli orientētiem savā politikā un arī tad, kad tuvojās nākošās vēlēšanas, nekā mēs esam bijuši līdz šim, mums ir jāmēģina arī savus politiskos partnerus un kolēģus par to pārliecināt. Tā kā to izdarīja vācieši un daudz citas valsts 60. un 70. gados. Ja mēs skatāmies uz krīzes elementiem Latvijas sabiedrībā, tad mēs vēlreiz varam uzsvērt šeit to, ka nav savstarpējā uzticība institūcijām, valstīm, nav savstarpējā uzticība sabiedrībā kopumā, un līdz ar to ir ļoti zema līdzdalība. Jo, ja cilvēks netic, kur tad, lai viņš darbojās līdzi? Ne tikai naudas jautājumā, bet arī tīri uzticības ziņā. Un apakšā šeit arī citāts no Alekša Tokvila, kas ir runājis par demokrātiju Amerikā, 19. gadsimta pats sākums, kur viņš tieši to arī saka. Ja jums nebūs uzticības, un ja jums nebūs līdzdalība, jūsu demokrātija sabruks. Un tam pa virsmu vēl nāk sociālā nevienlīdzība, kas ir būtisks aspekts šajā demokrātiskajā līdzdalībā. Līdz ar to vēl par ekonomiku runājot. Mums bagātie cilvēki. Mums visiem patīk lasīt dzelteno presu un žurnālus un apskats par to, cik tad mums ir daudz bagātu miljonāru. Kas kuram kad ir nozagts par cik 100 tūkstošiem, kāds kurā ballē ir piedalījies. Atļaujiet man pajautāt, ko šie cilvēki ir darījuši Latvijas valsts labā?
Vai viņi bija tie, kas bija uz barikādēm? Vai viņi bija tie, kas piedalījās demonstrācijās? Vai viņi ir tie, kas ir gatavi kaut ko no savas naudas ziedot valsts labā? Apmēram 2 mēnešus atpakaļ bija maza ziņa, ja nemaldos Delfos, kur pateica, ka virkne bagātu vācu cilvēku ir pateikuši, ziniet, viņi redz, ka valsts ir krīzē, un viņi brīvprātīgi ir gatavi 2 gadus, viņi paši pasaka, mēs esam gatavi 2 gadus maksāt lielākus nodokļus, lai valstī kaut ko dot. Lai valsts piedāvā viņiem iespēju kaut ko samaksāt vairāk. Man šeit 2 piemēri ir no ekonomiskās krīzes 70. gadu sākumā. Viens piemērs ir no Vācijas, un viens piemērs ir no Japānas. Tad, kad bija šī te benzīna, eļļas vai naftas krīze 70. gadu sākumā, tāpatās kā tagad, tā laika slavenā vācu autofirma, Mercedes-Benz, Daimler-Benz, bija krīzē. Atnāca arābi un teica, mēs nopirksim, mums ir nauda. Tajā pašā laikā atnāca Deutsche Bank un teica, nepārdodiet viņiem. Mēs esam solidāri valsts, mēs jums iedosim naudu, mēs izglābsim nacionālo autokompāniju. Līdzīga situācija bija Japānā ar Mazdu. Atnāca Sumitomo fonds un teica, nepārdodiet, mēs jums palīdzēsim, lai paliek mūsu rokās. Kas notiek Latvijā? Vai Latvijā ir kāds gatavs iet saviem cilvēkiem palīgā? Es neesmu ekonomists un negribu runāt visās augstākajās ekonomikas kompetencēs, tur es domāju, Aigars Štokenbergs, mūsu kolēģis, palīdzēs man. Bet atcerieties, gadu atpakaļ sabruka viena no tādām lielākām lauksaimniecības, fermām Latvijā, tikai tāpēc, ka pietrūka pāris tūkstoši maksājumus. Un, protams, bankai bija tiesības to naudu ņemt. Bet vai viņai vajadzēja to darīt? Vai viņai vajag vienmēr atdot to, ko var mēģināt saglabāt un palīdzēt? Nav šī solidaritāte. Un tas ir tas, par ko es runāju pašā sākumā, kad nav ne uzticība valsts institūcijām, ne savstarpējā uzticība. Egoistu bars, kas domā par sevi un par savu naudas maku. Es pat esmu bijis Turcijā, kur es runāju arī ar cilvēkiem, nepārtikušiem, pietiekami bagātiem. Viņi saka, jā, mēs esam nabadzīgi valsts, bet mēs skatāmies, kas notiek pie jums. Un mēs nesaprotam, jo Turcijā katra 2. skola, katra 3. slimnīca ir lielā mērā uzcelta no privātiem ziedojumiem. Cilvēkiem, kuriem ir nauda, viņi iet un dod. Kurš patreizos krīzes apstākļos no lieliem vīriem un sievām ir kādam kaut ko devis? Viņi saka, mēs negribam progresīvo nodokli, mēs negribam maksāt lielākus nodokļus, atbalstīt uzņēmēju darbību, bet ko jūs esat gatavi darīt citas sabiedrības labā? Un no šāda viedokļa skatoties, mēs sabiedrība citai politikai redzam ļoti labu partneri arī jūsos, jo mēs esam stingri iestājušies par to, arī šī budžeta laikā par to, lai mēs varētu šajā valstī ieviest progresīvo nodokli. Un es esmu pārliecināts, es varu sadarīt ar jebkuru, uz 1, 2, 3 kastēm šampaniešu vienalga uz ko. Progresīvais nodoklis šajā valstī būs tuvāk no 2 gadu laikā. Es esmu pārliecināts par to. Viņš būs. Protams, mums ir nevajag pieņemt, es atvainojos par izteicienu stulbi, vai kaut kā tā, lai vēl vairāk samazinātu, teiksim, vidusšķiras iespējas. Viņam ir no sākuma jābūt principiālam, lai parādītu, ka bagātiem ir jāmaksā vairāk, nabagiem mazāk un vidusšķiri, lai paliek tur. Un pēc 5-10 gadiem tas dos reālu rezultātu. Un tam nav jābūt tikai fiskālam rezultātam. Tam ir jābūt pirmām kārtām rezultātam, kas ir balstīts uz taisnīgumu principu, lai atjaunot uzticību. Lai cilvēki redz, ka pat ja mēs tur daudz miljonus nedabodam savā budžetā, mēs redzam, ka valsts domā par visiem cilvēkiem, ne tikai par dažiem. Nobeigumā, sociālais kapitāls. Krīzes apstākļos mums patīk runāt par finansu kapitālu, bet mēs aizmirstam par šo te sociālo kapitālu. To ir uzsvērts šeit Francis Fukuyama, daudz citi politologi. Ja mēs salīdzinām tos mērķus, kas mums bija pirms 20 gadiem, kad jūsu partija atjaunojās, kad es vēl biju students, kad mēs gājām demonstrācijās, mums bija 2 lietas – neatkarība un personiskā brīvība.